Tetovējuma dzēšana ar lāzeru – ļoti populāra procedūra. Ar lāzeru jūs varat ne tikai atbrīvoties no sava nevēlamā tetovējuma, bet viņu pagaišināt, lai varētu pārklāt ar jaunu skici. Princips lāzeram ir šāds. Lāzers izstaro īsu, intensīvu gaismas impulsu. Gaisma absorbējās tetovējuma pigmentā, un pigments tiek sadragāts sīkās daļiņās, kuras dabiskā veidā organisms izvada ārā. Lai pierakstītos uz procedūru, jums noteikti būtu jāatnāk pie meistara uz konsultāciju, lai meistars novērtētu tetovējumu kvalitāti un izvērtētu, cik dziļi ir pigmenti, un kā arī cik procedūras būs nepieciešams. Izmēģinot daudz iekārtu un to lietojumu, izvēlējāmies pašu labāko, augstākās kvalitātes lāzeru. Lāzers, kuru mēs izmantojam studiju tīklā vienu, rada minimālu traumu ādai un noņem visus pigmentus, kuri atrodas zem ādas. Vai tetovējuma dzēšana ar lāzeru ir sāpīga? Šīs sāpes jūs varat salīdzināt ar tām, tad, kad jums tika šis tetovējums taisīts. Permanentā grimma dzēšana ar lāzeru nedaudz atšķirās, jo pigments ādā nav tik dziļi ievadīts kā tetovējumam, un tādējādi ir vieglāk izdzēšams. Bet ir jāatcerās, ka permanenta grimmam tiek izmantoti krāsainieki pigmenti, tādēļ būs nepieciešamas vairākas sesijas.